tas, ko mēs darām, ir tas, ka mums ir neliela darbnīca veikaliņš Cēsu vecpilsētā, kur mēs tirgojam gan savus veidotus suvenīrus, gan citu amatnieku izstrādātas lietas, un vēl pie mums ir arī sietspiedes darbnīca, kur var jebkurš nākt un uztaisīt kaut ko līdzīgu tam, kas ir manais sienas, tašiņas vai kreikuļus. Mūsu uzņēmumam sadarbība ar inkubatoru nozīmīgākā ir saistībā ar mūsu mājaslapu, jo mēs, protams, paši arī taisītu mājaslapu un internetu veikalu, bet ja mums nebūtu pieejams līdzfinansējums no inkubatora un investīciju aģentūras puses, mēs to noteikti nevarētu uztaisīt tādu, kā mēs gribam, mēs taisītu tādu, cik mēs varam atļauties. Un vēl ļoti labi jauniem uzņēmumiem ir tas, ka inkubators palīdz norēķināties par pakalpojumiem, kas jebkuram uzņēmumam ir nepieciešami ikdienā. Tas ir grāmatvedība, mārketinga izdevumi, kaut vai maziem mārketinga bukletiem. Cēsīs organizē konkursu Cēsīs var, jo tas arī tomēr veicina uzņēmēju darbības vidē tādu attīstību, un tas ir pamudinājums tiem, kam ir idejas, bet nav drosme vēl varbūt sākt darīt, kā pirmais solis uz to, lai sāktu darīt tā. Tas, kas mūsu uzņēmumam radīja grūtības sadarbībā ar inkubatoru, galvenokārt ir saistīts ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un to, ka ir diezgan liela birokrātija un diezgan liels papīra darbs. Līdz ar to tas, kas uzņēmumam ir noderīgs, tādas mazi pakalpojumi, mazas lietas, nav īsti izdevīgi veikt caur inkubatoru, bet tas ir tā, ka ir visādas saskaņošanas, kas prasa laiku, ir visādas atskaites, un tad tu vēl arī īsti nezini, vai šo atskaitu pieņem, jo pēc mēneša atnāk pārbaudas rezultāti. Un tas ir tas negatīvais, un tas, ko inkubators šeit uzlabot, kas no viņiem pašiem ir atkarīgs, ka viņiem vajadzētu vairāk sniegt informāciju par sevi tieši Cēsīs, jo īstenībā viņi dara ļoti labas lietas, bet daudzi par to nezina. Arī es pirms tam zināju, ka ir inkubators Magnus, bet man nelikās, ka tas manam uzņēmumam kaut kā varētu palīdzēt, līdz es piedalījos brigādes konkursā, kur iegūtu vēl vienu grantu, un tur es sastapu inkubatoru vadītāju, kurš tad man pastāstīja konkrēti, ka lūk, ir iespēja dabūt līdzfinansējumu savu uzņēmumu attīstībai.